Paldies, kolēģi. Nākamais 15. par izmaiņām pašvaldības amatu un amatālpu sarakstā. Ir sagatavots domas lēmuma projektiņš. Man lūgums ievērot kārtību. Drīkst nolasīt lēmuma projektu? Drīkst, paldies. Veikt par izmaiņām pašvaldības amatu un amatālpu sarakstā. Veiks sekojošu amatu vienību skaita izmaiņas Ikšķilas novada pašvaldības darbinieku amatālpu sarakstā, sadaļā finanšu un grāmatvedības nodaļa, amatvienībai kasieris, amatvienību skaits 1 un amatvienībai grāmatvedības uzskaitveits amatvienību skaits 1. Lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. jūnijā. Lūkšu grāmatvedības un ekonomikas finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji izstāstīt, kāpēc tika sagatavots šāds domas lēmums. Principā viņš sagatavos, ka arī mums ir pēc revidentu ieteikumiem, jo tās sodas ir diezgan lielas, un ieteikums bija atpalīt, ka mums vajag atsevišķu grāmatvedi tieši uz pamatlīdzekļu un krājumu uzskaiti, un līdz ar to mēs arī pārskatījām tādu štata vienības. Principā mums jau bija paredzēts, ka mums būs šāda amata vienība, bet saskaņā ar atlīdzības likumu ņemot vērā, mēs šo amatvienību, lai sadalītu kā pienākumus esošajiem darbiniekiem, mums bija jāizveido, tur jāsadala šīs slodzi, un mums bija 06 kasieris un otrādi 04 kasieris un 06 grāmatvedis. Un šie pienākumi bija sadalīti ar šiem diviem cilvēkiem, bet tās slodzes ir pārāk lielas, un tāpēc mēs liekam atpakaļ pilnu slodzi kasieris un pilnu slodzi grāmatvedis. Tas būtu uz papīru vienkārši izmaiņas. Jā, var teikt, ka tā. Nē, principā mēs nesim arī klāt cilvēku, tiešām reāli cilvēku, jo tie pienākumi ir pārāk lieli. Ruta, lūdzu, paskaidro vēl no personāla. Šobrīd mūsu kasieris apvieno divus amatus, kasieris un grāmatvedības uzskaitvedis. Kasierim noliekot uz pilnu slodzi, rodās šī jaunā cilvēka vieta vēl. Un kasieri vajag uz pilnu darbu bija? Kasierim arī bija uz pilnu visu iepriekšējo laiku. Gribējām optimizēt. Mums nebija uz pilnu slodzi šis grāmatvedis, bet lai kasierim varētu iedot daļu no šiem pienākumiem, mums bija jāveic šāda manipulācija kasierim. Un 04 slodzes, tas 06, jo saskaņā ar atlīdzības likumā kā nevarējām. Tādas likumā. Paldies kolēģiem, vēl jautājumu. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavot domas lēmumu projektu apstiprināšanu, lūdzu balsot. Pret, atturās. Paldies. 16. par zemes iedīcības projektu nekustamām īpašumām Daina iela 11, Ikšķilas novads apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Šis zemes gabalam marta sēdē tika nolēms, ka sadalīšanai izstrādāt zemes iedīcības projektu, kas arī veikts aprīļa mēnesī, un vēl pēc iepriekšējiem vidas kabinetes noteikumiem, kur ir rakstīts, ka līdz jūnijam vēl var izstrādāt pēc šiem iepriekšējiem noteikumiem. Tātad paredz, uz šī zemes gabala jau vēsturiski atradās divas dzīvojamās mājas, kurām bija piešķirtas adreses 11 un 11. Tagad viņas tiek sadalīts atsevišķos zemes gabalos, kur katrai dzīvojamajai mājai būs savas zemes gabalas. 1280 un 1500 kvadrātmetru liela. Jautājums ziņotājiem. Speciālisti. Zvēnakums, jums ir jautājumi? Jā, protams, ļoti kvalitātīvi izstrādā. Jā, Jānis Kungs, jums ir jautājumi? Niko, jums nav jautājumi? Paldies. Ļoti vienkārši divās daļās. Tā kā jautājumu nav, lieku sagatavot domas lēmumu projektu uz apstiprināšanu, kas par šī domas lēmumu projektu? Pret, atturās, Zigi, uzticējās. Par grozījumu izdarīšanu 17. Jā, es domāju, ka mēs vēl pazadām. Par nekustamā īpašumu Jaunzemi 17. Par nekustamā īpašumu Jaunzemi Tīnoši pagasts Ikšķilas novads sadalu nekustamā īpašumu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu.
Šis īpašums Jaunzemes atrodas viens zemes gabals Tīnūžos, blakus Kalējiem, un šajā pašā īpašuma sastāvā ir otrs zemes vienība, kas atrodas jau ārpus Tīnūžu ciema, Tīnūžu pagastā. Tā teritoriju lielāko daļu no 7 hektāriem 6 hektārus aizņem meža zeme. Un šis īpašnieks, lai pārdot, jau ir noslēgts nodomu līgums, šo te meža zemes gabalu atdala viņu ar atsevišķu īpašumu, nosaukumu augstlīgas. Arī lietošanas mērķi meža zeme. Jautājums ziņotājiem. Lai varētu reģistrēt 2 zemgrāmatus. Tas vienkārši sadalīts divās daļās. Jā, viņš jau ir 2 atsevišķas zemes vienības, bet vienā īpašumā. Tagad būs 2 jauni īpašumi. Viens paliks vecais, Jaunzemes īpašums ar vienu zemes vienību. Būs apūts. Nē, tā zeme, kas atrodas mežā, mums sadalīts ir tā, ka mums ir lauka būs teritorijas un caurkalē būs teritorijas. Viņas paliks tur, kur tas pašlaik teritorijas plānojumā ir iezīmētas. Nē, tajā meža zemes gabalā tur būvēties var ļoti ierobežot, bet tur ir daļai kaut kāds pushektārs lauku dzīvojums. Nodalīgo meža mežsaimnieciskā darbība tur būvēt nevar. Nē, var jau tur pārsvarēt mežsaimnieciskā darbība, no tiem 7 hektāriem 6 kāda ir tā mežsaimniecība, bet tajā vienā hektārā, principā, kur nav mežs, kur dabā ir ļāva, tad var būvēt. Tā viens vēl. Kādi mērķi pircējiem ir, bet tur kaut ko būvēt tajā meža gabalā vai nebūvēt, vai tikai priekš meža izstrāžas. Viņš ir diezgan tālu uz robežu pusi šis zemes gabals, jau pēc šeit jau robežu var redzēt. Es ticu. Vēl jautājumu? Bet šis lēmums neko nemaina, viņš arī pašlaik tur varētu būvēt. Jautājumi? Ja nav, tad liek sagatavot domas lēmumu projektu uz apstiprināšanu, kas par šī domas lēmumu projektu. Pret atverās 18. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada domas 22.12.2009. Lēmumā numur 25, protokols 14. Par pašvaldību pietīkošo lauku sēņu starpnieku. Tas ir par sarunā nosacījumā zemes grāmatā un 2009. gadā lēmumā bija platība, es neesmu šeit minējusi, šī platība bija mazāka, bet, lai iet uz zemes grāmatu, saņemot no valsts zemes dienestā kadastra izziņu, šī platība ir, laika viņiem ir precizēta, aktualizēta, un līdz ar to ir... Kolēģi, klausieties ziņotāji. Paldies! Ievētē jums jautājumu būtu. Tu sākītis konzinē? Nē, Nav, jā? es divus. Paldies, citiem jautājumiem. Jautājumu nav. Kas par šādu sagatavoto domas lēmumu projektu apstiprināšanu lūdzu pret atverās diezgan pieņemt 19. Par nekustāmā īpašuma lejas biedrītes sastāvu izmaiņām īpašuma nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu. Jautājumi? Jautājumi? Zaļās zonas un citu rekreācijas nozīmes zonītu teritorijas. Kas tas tāds ir? Kas tas ir rekreācija? Vēlāk? Samīt. Tur pašvaldības īpašums. No tiem 2265, tad 1000 ir zaļā zona un citu rekreācijas nozīmes. Kas ir divi lietošanas mērķi? Tas ir pašvaldības īpašums. Jā, tā ir piekrītošana, jā, bet viņa tiek atdalīta mums kompensācijas plānā. Šīs divas zemes vienošanas. Kādā veidā? Tas pilsētā, tas ir pilsētā, jo tur lēma pilsētas zemes komisija. Tā nav lauku. Rezerves. Nē, tur ir divi lietošanas mērķi. Tas ir pēc teritorijas plānojuma. Vēl nav šie grozījumi. Tas ir pirmā teritorijas plānojuma. Apmierina atbilde, Jūtas kundze. Es īsti nesaprotu par to, kas tur ir rakstīts, nezinu pajautāt. Respektīvi, šim zemes gabalam ir divi lietošanas mērķi, un šie tiek atdalīti, lai tiktu piešķirta kompensācijas mantiniekiem, kas līdz 40 gadam ir pieteikušies uz zemi. Pareizi mēs paskatām? Šī zeme tiek piešķirta. Tas bija konspektīvi. Sīkāk tur ir sarežģītāk.
Nu, jā, tur vēl tas process ir. Zemes reforma vēl kapituls ir beigusies. Jā, kas tad zemes reforma pagarinātu vēl uz gadu, vai ne? Tad beigusies tikai 2013. gada beigās. Cik liek sagatavot Tomas lēmumu projektu apstiprināšanu, kas par? Pret, atturās,